Dāmas un kungi, Rīgas motoru muzejs ar šo brīdi ir atklāts. Vēlreiz visiem paldies un novēlu jaukus šos atklāšanas svētkus. Tā nav tikai ekspozīcija. Tā nav vienkārši automobīļa izstāde. Tas ir daļēji pat kaut kas līdzīgs kinoteātrim vai milzīgai datorspēlei. Tai pašā laikā tas ir ļoti nopietns, izglītojošs zinātnes un tehnikas tāds interaktīvs centrs. Man pat gribētos teikt vēl literārāk, ka mēs jūs visus gribētu vest tādā alegoriskā ceļojumā, virtuāli patiesā ceļojumā pagātnē. Gribu pateikt, ka šī ir tā vieta, kur visi var satikties. Un satikties ne tikai autoentuziasti, restaurātori, automīlētāji, bet šis ir arī, kā jau minējām, zinātnes centrs. Tas ir domāts jauniešiem, šeit var braukt ģimenes ar bērniem, katram būs ko darīt. Latvijas Antīga automobīļu klubs jau 1972. gadā tika dibināts ar pilnīgi skaidru, nepārprotamu mērķi – radīt vietu, kur satikties domu biedriem un izlikt senos spēkartus sabiedrības apskatē. Šodien mēs patiešām gribam parādīt kaut ko jaunu un kaut ko ļoti nozīmīgu Latvijas vēsturē. Bet ko? To jūs tūdaļ redzēsiet. Šis ir Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa autodvīņu brālis, ražots tieši tajā pašā gadā, tieši tajā pašā vietā. Un šī ir pirmā reize, kad tas ir pieejams publiskai apskatei.